Esam šogad sanākuši laikam jau otro reizi pēc janvāra mēneša, kad mēs bijām pirmo reizi sanākuši, lai pārunātu, kā Bērzgalas skolai izdzīvot, kā darīt turpmāk, kā mēs varētu rīkoties. Kā zinat, faktiski lauku skolām nevienai neklājas viegli, un arī mūsu novadā katra, man liekas, izņemot Āveļu, skolas ir bērnu skaits samazinājies, un arī jums šī situācija nav uzlabojusies par šo mācību gadu, lai arī varbūt kaut kāda cerību stariņš mazs bija palicis, ka tomēr varbūt vismaz noturēsies iepriekšējā līmenī bērnu skaits, bet diemžēl viņš ir iet mazumā. Un šodien esam sanākuši, lai mēs atkal liktu galvas kopā, ko darīt turpmāk, lai būtu zināma skaidrība gan pedagogiem, gan vecākiem, gan arī mums. Es no savas puses varu teikt to, ka mēs neesam arī šeit sanākuši, lai uzreiz es varbūt pateiktu, ka Bērzgalas skolai varbūt savu darbību jāpārtrauc uzreiz, jā. Bet ir jāmeklē tie risinājumi, kā mēs varētu vai nu saglabāt skolu, vai arī organizēt bērnu vešanu uz tuvāko skolu, mūsu novada skolu, lai būtu vecāki droši, ja, ka bērni tiks aizvesti, ja gadījumā mēs pieņemam skolas slēgšanu. Vēl viens risinājums jau tomēr varbūt pastāvētu, ja kad Bērzgalas skola kādu laiku varētu darboties kā Zasas vidusskolas filiāli. Tas būtu viens no tādiem risinājumiem, diemžēl arī neilgam laikam, es domāju, jo kuras skolas ir pieņēmuši šādu lēmumu, kaut kur paiet kā filiālē zem lielākas skolas, ja, tad tas ir tāds zināms pārējais posms. Bet ar to jau mēs bērnu skaitu nevaram palielināt, un tas tiešām būtu tikai tāds pārējais posms. Skaidrs, ka vēl varētu domāt par mazāko klašu skoliņas tādu statusu līdz 6. klasē, jo arī citas pašvaldības ir pieņēmuši tādus lēmumus, ja, ka vismaz saglabāt šo te mazākās klasītes. Bet, paši zina to īstenību, ka tieši mazajās klasītēs ir vismazāk bērnu, un laikam, ka šajā gadījumā tas nebūs tas īstais risinājums. Manuprāt, tas ir, bet uzklausīsim visu domas, jā, visus viedokļus, gan vecāku, gan pedagogu viedokļi, noskaidrosim, kā mums tālāk rīkoties. Arī par tālāko skolas likteni domājot, mums jāliek galvas kopā, nevajag domāt, ka varbūt administrācija pateiks to īsto variantu, īsto risinājumu, ko tad mēs varam šeit arī šajā skolā tālāk darīt, ja tiks pieņemts lēmums slēgt skolu. Tur arī gan vietēju iedzīvotāju viedoklis ir ļoti svarīgs, jo par šo skolas ēku mēs vēl maksājam kredītu, kas tika paņemts, ja, lai viņu savestu šādā skaistā kārtībā, kāda viņu ir šodien. Jo, tāda vai citāda saimnieka ēkai vajag, lai viņa varētu saglabāties, lai viņā būtu kaut kāda dzīvība vismaz. Tā kā arī šo viedokļu, ja jums ir kas kāds, ja, tad lūgums viņu pateikt to skaļi, lai varētu varbūt domāt arī par tādu ēkas likteni.
Nu, tas tā mazam ievadam ir, jā. Jo tiešām šis tādā Ziemassvētku jaukā noskaņojumā šis lēmums nav no vieglajiem, jā, bet labāk ir pieņemt kaut kādu skaidru lēmumu, visiem zināmu, jā, visiem varbūt kaut cik arī, lai tas lēmums būtu apmierinošs, nekā dzīvot neziņā un nezināt, teiksim, nākotnes, kā dzīvosim tālāk, jā. Tā kā lūgums, varbūt, es nezinu. Varbūt direktori varētu tos faktiskos skaitļus esošos, kas tagad pateikt, jo ne visi zina. Daži mēs iemetām aci tajos faktiskajos skaitļos. Skaitļi ir ļoti vienkārši. Nākamajā gadā 10 bērni. Tieši arī janvāra mēnesis? Nē. Vai mācību? Protams, mēs nostrādājam šo mācību gadu. Nākamajā mācību gadā paliek 10 bērni. Un saprot, ir arī aptauja veikta apmēram par prognozi, kur tie 10 varētu palikt. Ābri pamatskola vai Zasas vidusskola, Biršu pamatskola vai Apnīstas vidusskola, Biršu pamatskola, Vignājas pamatskola, Jēkabūs 3. vidusskola, Zasas vidusskola vai Biršu pamatskola, Apnīstas vidusskola, Apnīstas vidusskola. Mēs jākās, cik novadā palika. Jāberus 52, 3, 4, 5, 6, un tiem ir 11. Un tiem 11, 6 paliek novadā. Paliek tā kā varētu. Citiem. Budžets mums tā kā ir sākts gatavot, ja, bet skaidrs, ka viņš nav sadalīts vēl tā tik smalki, lai mēs jau būtu tādā lielākā gatavības pakāpē viņš, ja, skaidrs, ka lai šos te bērnus paturētu savā novadā un varētu aizvest uz mūsu novada skolām, ja, vai skolu, tad mums ir nodoms arī pirkt šeit autobusu, ja, jo Leimaņa autobus ziemas laikam, cik mēs zinām, ka viņš, nevar strādāt. Tā kā par bērnu aizvešanu vecākiem nebūtu jāuztraucās. Galvenais, lai mēs varētu šos te bērnus tām necelt pārāk agri, ja, un laicīgi aizgādāt tur, kur viņi vēlētos uz kādu skolu. Mūsu variantā tas noteikti būtu Zasas vidusskola. Mēs tā saskatām, ka tā ir vistuvākā, un tas arī būtu, manuprāt, visizdevīgāk nogādāt uz Zasu. Tagad tur kopā ar jums mēs varētu izstrādāt gan autobusam maršrutu, un to lietu mēs visu kopā varētu nodrošināt. Šogad mācību gadu sāka skola 16 bērniem. Tad jau arī pirms 1. septembra gandrīz bija jautājums, ar ko mums tagad darīt. Protams, ka tad nekas cits neatlika, kā strādāt. Jo mums izglītības likums nosaka, ka 6 mēnešus pirms kaut kas notiek, ir visi jāpieņem lēmumi attiecīgi. Visiem jābūt informētiem. Līdz ar to, protams, jūlijā, augustā tas jautājums cilvēki bija par vēlu. Bet, nekas ļoti labi, gads būs nostrādāts un gads pagājis, un es domāju, tas gads varbūt vēl vairāk tā parādīja, ka vai tā ir perspektīva vai nav skolai perspektīva. Un ja tagad paskaita, kāds varētu būt nākamais mācību gads, tad viņš tiešām, teikšu tā, nav perspektīvas. Ja šobrīd ir tā, ka no 9. klases 4 bērni aizies, tad nākošā gadā vairs nav ne 9., nav ne 8. klases, tad tur nav 1., nav 3. Ja tos bērnus paskatas, kas tur ir bija, pa klasēm bijuši.
Un vienmēr jau arī tas jautājums ir tāds, kā 16 bērni un tarifikācijā 10 pedagogi. Vienmēr tas sabiedrībai tas šausmu jautājums. Bet nav jau nekas spožs pedagogiem. Mums būtībā arī tās stundas, ko pedagogi strādā, kas tur ir 7 stundas, 4, ja zināt, ka viena likme ir 21 stunda. Ja? Tā kā būtībā skolotāji jau strādā uz ļoti mazām slodzēm, 7, 14, kuram stundas 10, pusi 8 stundas, tā kā ļoti minimālas ir šīs slodzes. Bet, diemžēl mēs tur neko nevaram izdarīt, un tā tas arī visās citās mazās skolās izskatīsies, būs 23 bērni un būs 15 skolotāji, kurā reizē, jo vienkārši priekšmets ir jāmāca savu priekšmeta speciālistu. Ja salīdzināju ar to, ko mēs janvārī te runājām, kad bijām atbraukuši, janvārī skaits bērnu arī bija lielāks, tad viņš vēl 24 bija, un skolu apmaksātais stundu skaits bija 139. Šogad apmaksātais stundu skaits ir 89. Tas nozīmē, ka būtībā 89 padalīt ar 21, tur ir kārtīgi kādas 4 pilnas slodzes, kas skolā ir apmaksātas tikai. Un līdz ar to ņemot vērā šo mazo skolēnu skaitu, tur netiek nekas papildus maksāts. Nav maksāts par būtnīgas labošanu, nav ne konsultēšana, ne gatavošanās, nekas papildus nenāk, kā tikai 1 stundiņa klases audzināšanai. Tā pati vēl pieapvienotām klasēm. Tādā ziņā, es domāju, skolotājiem arī nekas nav spožs šobrīd. Tad vēl, ko runājot, es paskatījos arī, kur skolotāji varbūt strādā, ne jau šie 10 skolotāji visi ir, te ir vienīgā darba vieta ar tām 7 stundām. Ja tā ir cilvēki, kas strādā arī citās skolās, bet 3 skolotāji būtu tādi, kuriem pat tiešām jāsaka, nav nekāda blakus vēl esoša skola, tā ka par 3 cilvēkiem, ja pieņemam, nonākam pie jautājuma, ka skola tomēr nepastāv ar 1. septembri, tad 3 skolotāji darba spējīgā vecumā, attiecīgi jāsaka paliek tiešām bez darba. Tas būtu tāds jautājums, par bērniem, bērnu vešanu pašvaldība gādās un domās, vai kā aizvest, un ko vēl es gribēju teikt, pie šī te piebilstot. It kā varbūt citur kādreiz runājot, izsaka cerību, varbūt jaunais algu modelis būtu kaut kāds glābīšs. Lai cik tur maz bērnu būtu, un tad, bet cik es esmu bijusi un klausīsies, kā mums jau tā nepasaka, cik tās likmes būs. Jūs janvārī varbūt uzzināsiet, es jau saprotu, ka ne visām varbūt pat skolām šo te pateiks. Katrai skolai pateiks viņu iespējamo šo te likmu skaitu, kāds varētu būt, ja būtu jaunais algu modelis. Es saprotu tik no visām tām sarunām, ka tomēr cietēji visvairāk būs, protams, lielās skolas, to kā Rīga saka. Pilnīgi ar mērķi, tātad Rīgas skolotājiem algas samazināt ir jaunais algu modelis, tas ir viņi tā izsakās, bet arī mazo lauku skolu skolotāji un direktori sanāksmēs arī nav mierā ar to, kas varētu būt perspektīvā, ka tas neglābs, visticamāk, vairāk vai mazāk, varbūt ieguldējumi, un kas labāk varēs pastāvēt ar jaunu algu modeli, būs šis vidēja lieluma skolas. Tādā veidā, un vēl, ko es gribēju varbūt piebilst no tā varbūt visiem ļoti daudz, kad esam Rīgā sanāksmēs, klausoties, runā par to, ka kamēr mēs nesakārtosim savu skolu tīklu sistēmu, mums Finanšu ministrija jauna algu modeli neizdomāsim. Finanšu ministrija naudu nedos vairāk pedagogu darba algām. Dotācija tā ir tā, kas uzturbūt mūsu skolas. Ka naudas vairāk mēs nedabūsim. Un arī fakts ir tāds, ka kā tev izglītību kultūra ielasat, ka aiztiecās, var jau visādus modeļus izskudrot, ka nauda seko skolēnam vai nauda skrien pa priekšu skolēnam. Bet nauda ir tik, cik viņa ir, un skolotāju skaits ir tik, cik viņš attiecīgi ir. Un būtībā, kamēr nav sakārtota visa šī sistēma, cik ir šīs tomēr mazās skolas. Viņas ir dārgas skolas, tur mēs varam skaitīt un rēķināt, un ja mūsu pašu novadā varbūt viņa nesanāk tik dārgi, tur paskaitot, parēķinot, tad viņas kopumā viņas viss, kas ir mazs, vienmēr ir dārgas. Tas ir skaidrs. Ka viņas ir dārgas skolas, un kamēr sakārtotība nebūs, viņi nav mērķēta tieši tā kā uz mūsu novadu. Tas ir vispār valstī, bet, diemžēl, mēs esam,
jāsaka pat par labu, jo tad, kad vienā aptauja bija jāraksta, es pat uzrakstīju tā kā novadam, slavējot novadu, ka novads ir centies cik tik ilgi var uzturēt mazās skolas, un ka tas arī tāds pluss cilvēku šis te attiecīgi pilsoniskai audzināšanai, ka viņi redz, cilvēki ir redzējuši, cik ļoti novads ir vienmēr gribējis saglabāt šīs mazās skolas, bet viss, protams, ir līdz laikam iespējams izdarīt. Kad vienreiz tas jāsaka, pienāk tas brīdis, kad ir daudz par maz, lai skola pastāvētu kā tāda. To es varbūt tās. Jūs jau zināt, jūs jau toreiz arī janvārī teicu, ka jāpieņem lēmums ir par skolas slēgšanu, un tāpat es teiktu arī tagad. Vai tas patīkams vai nepatīkams ir, bet uz to, diemžēl, lauki virzās. Būtu jau labi, ja lauku skolām būtu pilnīgi cits koeficients, valstiski noteikts, bet to nekad nepieļaus lielās skolas, un pret to vienmēr protestēs, un vienmēr atradīsies skaļas balsis, kas protestēs. Bet, ja būtu variants, kas pasaka, ka skola, kur ir kaut kur 50 un mazāk, un viņai ir cits pavisam apmaksas koeficients, tad tas varbūt arī valstiski būtu savādāk. Bet mums ir vienādi tie koeficienti, un, protams, ar to mēs neko. Mazliet viņi tur ir kaut kas mēģināts kaut ko darīt, bet tas nav glābiņš, tur būtu pilnīgi cits koeficients vajadzīgs, lai glābtu lauku skolas kā tādas. Kas vēlas izteikties, varbūt vecāki, jo gribētos, lai šis lēmums tiktu pieņems tādā appusējā sapratnē, nevis no augšas novadīts, ka tikai tā un savādāk, bet tiešām ar sapratni, lai mēs būtu visi, katrs no savas puses, arī no pedagogiem. Jo situācija nav priecīga, tas ir jāapzinās visiem, bet tajā pašā laikā atrast risinājumu ir pagrūti, lai skolas pastāvētu. Lūdzu, kāds drosmīgais, kas var tomēr izteikties, kā būtu, ja, teiksim, pašvaldība nodrošina transportu vešanu, vai jums tas būtu jūsu bērniem ļoti tāds svarīgs faktors, ka būtu jāmaina šī te apmeklējamā skola. Tas, protams, ka tikai būtu ar jauno mācību gadu sākumu. Šo gadu mēs vēl novadītu tādā pašā statusā skolas darbības. Varbūt, ja vecāki runā, gribētu zināt par tiem 5 bērniem, kuri prognozē, ka viņi varētu vai no Zaknīsti vai Biržu pamatskolu. Kas tam, vai Biržu pamatskola, te varētu būt esošais sabiedriskais transports. Aknīsti es tā kā neredzu tur sabiedriskā transporta īsti piemērota. Vai tas ir vienkārši šaubas par to, ka nevedīs no Leimeļiem, teiksim, uz Zasu bērnus, vai tie ir kaut kādi citi apstākļi, ka šie 5 bērni tā kā izvēlās skolu, kas ir ārpus novada. To tā kā gribētu zināt, vai šeit var būt izmaiņas kādas, ja piedāvājam transportu vest. Bet Aknīste sola taču transportu, paši autobusu. Viņi brauc pakaļ, līdz aiz Kudras, kur tā mēs tikai uz Aknīsti. Bet ja solīt uz Zasu vest, vienalga neiet, vienalga neiet, skaidrs. Jūs tur dzīvojat sagatavumā kaut ko? Jā. Parasti? Tur mums jau izteikti, ka Aknīša palaist, mums jau izteikti, uz Aknīšu palaist. Mums ar Aknīste tuvāk. Jā. Tuvāk, pēc kilometriem var iznākt, jā? Kilometriem droši vien, ka vienīgi tas, ka, cik zināms, Aknīstē viņi laikam brauc patreiz viņi Draģu bez līkumam uz šo pusi, pāri Kudras, kuram nebrauc, bet acīm redzot viņi, ja saskaņos, viņi tā kā brauc, jā. Varbūt tepat vēl var kaut kā pavilkt. Pārvaldes vadītājs
zinot vai pedagogi, zinot šo te iedzīvotāju uzskaņu ar kādu domu teikt. Kamēr tas audzēkņu skaits vēl bija lielāks nekā viņš patreiz pēc prognozes paliek, vai ne, tad vēl kaut kāda cerība bija, es domāju, arī gan pedagogiem, gan arī vispārībā arī pārvaldē kā tādai, teiksim, vai ne. Es šī gadījumā, lai cik tas vecākiem ir sāpīgi un nepatīkami, varbūt arī audzēkņiem un arī skolā strādājošajiem, gan tehniskiem, gan pedagogiem vai ne darbiniekiem, jāskatās arī uz to situāciju, vai ne, jo nedzīvojam mēs pasaku valstībā, līmenis izdzīvošanai cilvēkiem arī laukos paši ziniet, kāds ir, vai ne, un es stipri šaubos, vai pedagogiem arī gribēsies ar to tiem nieka grašiem strādāt, un vai viņi spēs arī, jāsaka, eksistēt ar to, vai ne? Nu, tā situācija ir tāda, diemžēl, tā, man liekas, nav tik daudz atkarīga gan no mūsu pašvaldības, gan vecākiem, gan pedagogiem, bet tas ir risināms augstākā līmenī politika, vai ne, kāda ir. Un, kaut gan kādreiz sabiedrības mācīja savādāk, vai ne, kad attīstās pa spirāli, bet, kaut kas iet vēsturiski ir atkārtojas masu aizplūšanu uz pilsētu, vai ne, kur ir nodrošinās darbs, kur var cilvēki kaut ko nopelnīt un arī savus bērnus audzināt atbilstoši, vismaz minimāliem, kā saka, atbilstoši tām vajadzībām, prasībām, vai ne. Un es tā domāju, ka, protams, tā situācija tāda ir, kad mācību gads noteikti būs jāpabeidz šī skolā, lai cik tas varbūt, kā saka, kam būs neizdevīgi un nepatīki un nērti, vai ne, zinām, diskomforts visiem būs, vai ne, arī ar to apziņu, ka būs reorganizācija un alga, vai ne, vai kāds tagad saka optimizācija. Reāli jāskatās uz to visu, un, protams, kad jebkura novada pašvaldība būs ieinteresēta par to, lai no skolas, kura tiek slēgta, audzēkņi paliktu novada teritorijā, vai ne, un, protams, tiek piedāvāti visi iespējamie labākie varianti. Šī gadījumā tas, man liekas, būs lielākā mērā atkarīgs no vecākiem, jo es negribu apstrīdēt, bet tas ir dziļi mans personisks tāds uzskats, ir nācies kaut kur kā dažreiz arī dzirdēt no vecākiem, vai ne, kad tas skolas līmenis, tā kā to, ko viņi izvēlās, ka viņiem tas skolas izglītības līmenis tā kā vairāk imponē nekā varbūt, kad, mazliet izbrīnis, kāpēc uz Zasu gandrīz 50% neiet, vai ne. Tas ir tā. Katram, kas zivs meklē, kur dziļāk cilvēks, kur labāk, vai ne. Un, protams, vidusskola ir vidusskolas status tomēr, vai ne, bet, Aknīste, jā, Tur vēl, es domāju, mēs varam piedāvāt, nezinu, kādu ekspresiju autobusu vai ko, varbūt, ja kaut kas ir, notiekās kaut kāda materiālā, nezinu, bet tas, protams, nav iespējams, vai ne. Situācija ir tāda, kāda viņa ir vienkārši. Līdzēt mēs tur patreiz. Neviens mums naudu neiepludinās, lai mēs varētu, teiksim, kā skatīsies malas pārējie novada vai kas, teiksim, tādā bērnu skolā, tas tā kā pasaka, kad strādātu, teiksim, 10 bērniem, un, protams, arī tas skaidrs arvien mazināsies, vai ne? Jo, redzam paši, kāda situācija laukos ir. Un Leimeņu pagasts nav no tiem attīstītākajiem, nav mums tādas ražotnes attīstītas, teiksim, kur cilvēki šeit varētu strādāt un nopelnīt. Un, protams, būtu darba vietas, es domāju, būtu arī līdz ar to dzīvokļu sistēma noteikti būtu bagātīgāka mums, vai ne, un kā arī citos pagastos vai novados, kur ir sociāli ekonomiskā, kā saka, līmenī daudz un maz tāds, tad arī cilvēki pie tā arī pieturās. Tad arī, es domāju, arī skola, protams, jādomā būs par to, bet tā jau vairs nebūs ne vecāku, ne pedagogu lieta, ka jādomā būs par ēku, jo,
kredits tomēr ir vēl, un ēka ir, patreiz uzskatu, ka diezgan labā līmenī, tas būs jādomā par to. Tā kā bērniem, acīm redzot, es domāju, vecāki noteikti ir kārtīgi nopietni izlēmuši, kur viņi savus bērnus sūtīs. Mēs no savas puses tiešām aicinām apmeklēt mūsu novada skolas, jo tas, kas no pašvaldības mums būtu nepieciešams, to mēs centīsimies atrisināt un jums piedāvāt. Bet, izšķiršanās jau skaidrs, ka ir jūsu pusē. Lūdzu, varbūt pedagogi kādi drosmīgi var izteikties. Trīs skolotāji, kuriem šobrīd nav nekāda blakus darba, nekur kaimiņu skolā nevienā. Šie trīs skolotāji, mēram, domājuši, piemēram, septembrī jāmeklē darbs. Es kaut ko mēģināšu. Kuri, man ir uzvārdi. Es nesaukšu. Vai direktorāt būties par visiem? Tas ir vajadzīga skaidrība, tad mēs domāsim. Ko mēs varam domāt, ka mēs visu laiku nezinām. Mums ir jāpieņem šodien jāsaka, jā vai ne? Pagājuši, mēs janvārī sagājām un spriedām toreiz bija 24 bērni. Sākums ir 24 un palika laikam 21 un pēc tam nogāja, tad tagad ir palikuši tik 16 palikuši, jā. Un pa gadu ir praktiski pazūd 11 bērni tādu bērni. Protams, ka tas nav normāla situācija, kad ir 10 skolotāji un 10 bērni, jā. Lai mums cik tas būtu skumīgi, vai tas patīkami, jā, bet, ir beidzot laikam jāpieņem, ja tas sāpīgākais tas lēmums, jā. Es droši vien arī aicināšu, lai šoreiz kā, bet es arī teikšu, ka nebūs vairs normāli, ka 10 skolotāji un 10 bērni. Tas ir, jo, ja mēs tos bērnus tālāk kaut kur, kad ir ar perspektīvu, kas sūtam, jā, viņiem ir drusku grūtāk pierast. Tas, ka šeit ir ļoti labi bērni, tas ir pierādījies vienmēr, jā. Ir gājuši uz 1. vidusskolu, ir gājuši uz 3. vidusskolu, un tas līmenis ir bijis, varbūt pirmais mēnesis, tā ir grūtāk tam bērnam, varbūt arī, kaut kā aklimatizēties, ja, kad šeit ir tomēr mazāks bērni, un tur ir vairāk, ja. Bet, to, ka pedagogi ir ļoti labi strādājuši, tas ir skaidrs, ja. Es saprotu, ka tie nevis 3 pedagogiem, bet 5 pedagogiem ir tie, kam nav pēc tam, ko strādāt. Tā vajadzētu būt, jā. 3 ir tie, kas, teiksim, jaunākie tie skolotāji, jā. 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 Tas ir viens, un šogad jau droši vien šeit arī paliec, nekas nemainīsies, jā. Bet par tiem bērniem, kad man jau tomēr uztrauc tas, ka no šiem 10 bērniem jau 3 ir sākuši vai 4 domātiem, ka viņi vai ies uz Biržiem, vai ies uz Aknīsti, jā. Tad mums ir šodien arī šeit ir Zasas vidusskolas direktori, jā. Viņa varētu arī pastāstīt par Zasas vidusskolu, jā. Ja novads nodrošina transportu, tas ir nodrošina, kā teikt, visi, katra pašvaldība centīsies nodrošināt. Tāpat arī Aknīste nodrošinās, ja kāds prasīs. Bet, parasti jau ir tā, ka pašvaldībām savā starpā ir tāds tā kā nerakstīts likums, tas likums tā nevarētu, ka, diži nebūtu smuki vienam otram teritorijā līdz iekšā, jā. Protams, ka to var darīt un arī darīs, ja, bet, tas tā. Mēs jau arī mūsu pašvaldības arī, tad mēs varbūt arī paņemtu kādus bērnus palaistu tur to autobusu
iekšā vai Salas novadā, vai ielaistu iekšā Aknīstas novadā. Ticiet man, arī no turienes kādi bērni, kuri nebūtu apmierināti arī ar Aknīstas vidusskolu. Nebūtu varbūt arī apmierināti ar Salas kaut ko skolām, ja? Bet tas ir tā kā nerakstīta vienošanās, ka obligāti, ka nelaiž tos autobusus. Ja? Par Zasas vidusskolu, ko es nevarētu arī slikti teikt, pašlaik pēdējos 5 gados tur ir ļoti daudz ieguldījumu. Ja viņi sākumā tur nebija tas tā, varbūt viņi tā sliktākā stāvokļa, tad pašlaik ir ieguldījumi ļoti lieli, un Zasa tomēr sāk veidoties arī par novadu kādu centru. Ja mums viņš ir ierakstīts kā novadā teritoriālajā plānojumā, kā attīstības centrs, tad, ja ņemam lielākajā mērogā, tad Zemgales plānošanas reģionā arī Zasa arī ir ierakstīta kā mūsu novada vienīgā par attīstības centru. Tā kā es nezinu, varbūt vecākiem vajadzētu vai no Zasas, vai droši vien no Zasas vajadzētu tomēr vecākiem mums vēlreiz pārunāt, pārdomāt. Mēs aicinātu tomēr, ja jau mūsu pašvaldība nodrošinās to transportu. Brīvpusdienas. Vēl tās brīvpusdienas, jā. Varbūt tomēr vajadzētu domāt par Zasas vidusskolu. Aicinājums tāds būtu, ābeļi, skaidrs ābeļi, ja tur ir tuvāk, kuram ir ābeļi, un vai tur ir dzīvos, vai domāts ir pārcelties uz ābeļiem, viss. Es saprotu, ka tu uz Divināju arī tur kāds ir, visās skolās, mūsu novadā, visās katastrofālās trūk bērnu. Arī ābeļi mūs turās tikai uz pilsētas, ja mēs tos ābeļiem pilsētu izdomās paņemt savus bērnus uz pilsētu kaut ko, teiksim, kā visu laiku ir kaut ko piesola labāku, tad ābeļi mums arī būs lielā ābelā. Tā kā es domāju, ka varbūt par pusgadu vēl vajadzētu ar vecākiem pārunāt, paskatīties. Droši vien, ka pašvaldība piedāvās tos autobusu labākus laikus. Nebūs, jo šī skola bija visu laiku vienīgā, kurai netika veikti skolēnu atvešanu un aizvešanu. Visu notikās ar sabiedrisko transportu. Plus tam droši vien arī paliks sabiedriskais transports. Varbūt mēs varēsim arī kaut ko, lai labāk būtu kaut ko paskatīties arī varbūt sabiedriskajā transportā. Viens ir skolas autobus, kas izvadās. Varbūt plusam vēl tam pielikt arī sabiedrisko transportu. Tā kā es saku, varbūt Zasas vidusskolas direktorai arī pastāsta par Zasas tām visām iespējām, jo Zasai pašlaik, es domāju, ir sākušas paplašināties iespējas. Sāk arī tajos piedalīties starptautiskajos projektos un ir bērns kaut kur pabrauc, jau tīri tā nav, kad Es nevaru, ka tā liela līmeņa skola, bet es arī esmu apgūst tiešām aicināt vecākus padomāt starp izvēles starp Aknīstas skolu un Zasas vidusskolu, atrast laiku un ierasties pie mums skolā ar visu bērnu, atbraukt, pastaigāt pa skolu, paskatīties un tikpat tur labi arī aizbraukt uz šo Aknīstas skolu, pastaigāt un aprunāties un apskatīties. Šajā gada laikā no Dārzgales skolas pie mums atnāca 3 skolēni, un parunāties ar šo bērnu vecākiem, ar šiem pašiem bērniem. Viņi pie mums ir ļoti labi iejukušies, viņi var sportot, viņi var dejot, viņiem ir draudzīgi klases biedri, viņi savā kolektīvā jūtas piederīgi, jo viņi ir daudz, viņi var dažādas radoši, dažādi uzdevumi, darbi grupās. Viņi var izpausties pie mums. Un runājot arī vecākiem, tāpat Daviņa mammu šogad Ziemassvētku pasākumā, es saku, vai jūs esat apmierināti, ka Daviņas atnāca pie mums mācīties. Un mamma ir priecīga par to, ka viņš ir mainījis šo skolu un nākošgad jau 9. klasi pie mums pabeigs.
Un arī no Aknīstes pie mums nāk bērni mācīties. Šogad viens puisis mums uz jauno gadu ir iesniedzis dokumentus pārnāk pie mums no Aknīstes. Tā ka šī te migrācija notiek, vecāki izvēlas, bet aicinu ieklausīties, ko saka citi Aknīste vai Zasa. Tiešām pie mums ir iespējas bērniem. Tāpēc mēs atremontējam, mācību līdzekļiem nodrošinām, brauc katra klasa ekskursijās, braucam uz teātri izrādēm, braucam arī pie hokeja spēles, uz hokeju, dažādas tradīcijas, dažādi pasākumi. Es nevarētu teikt, ka Zasā ir kaut kas sliktāk kā Aknīstē vai Viršos. Un tāpēc ja tiek piedāvāts šis transports, ja tas transports būtu gājis ātrāk, man liekas, ka daudz arī jau ātrāk būtu atbraukuši pie mums. Bet šobrīd mūsu autobus, kas mums ir diezgan pārpildīts, jo diezgan daudz ir braucēju, 58 kopā brauc, ko mēs atvedam no Mežzemes skolas, maršruts mums ir. Mēs nevarētu tagad izmest loku te caur, tas nebūtu iespējams, jo tad būtu ļoti agri jāceļas, un tāpēc ir šie divi transporta līdzekļi vajadzīgi, lai bērnus atvestu. Bet, tiešām aicinu vecākiem rast iespēju atbraukt, atskatīties. Tā jau man tas Otru autobusu. Ne uz šito autobusu, kas iet uz dubultiem, bet ņemt citu transportu līdz, kas aiziet. Piemēram, no rīta iekāp viņam, tad ir jāskāp Leņņos, tad viņam ir Nē, viņi tieši aiziet atpakaļ. Tad būtu divi transporta līdzekļi, kas... Jā, mēs patreiz spriežam par to, cik liela transporta līdzekļi vajadzētu. Jā, paskatoties pēc jūsu aptaujas, ka tikai 5 bērni, liekas, ka it kā nevajadzētu liela kaut kādu maziņu. Bet vairāk tā kā tik tiešām, kā direktori saka, ka sverās par to, ka šī 19, 18 vietīgās varētu būt, kur autobus, pirmkārt, tie bērni, kas te no Leimaņiem kāp jau tagad šajā pārpildītajā autobusā, ka ņem vērā to, ka šiem bērniem varētu ar šo otru autobusu braukt, lai nebūtu tik pārpildīts tas. Un vēl viens tāds aspektiņš jāpapēta, tas ir, ka Zasa piedāvā šo bērnu dārzu, ka katrā ziņā, ja tas būs otrs autobus, tad ar tādu cerību, ka autobusa šoferīts ir pie Mežgales piesaistīts vai Leimaņiem piesaistīts, kur teiksim, varētu bērni no rīta arī, kā mazākiem bērniem vecāku pavadīti aizbraukt un Zasu un atgriezties, vismaz līdz Leimaņiem, varbūt arī līdz Mežgalē atgriezties atpakaļ. Ja kāds ir bišķīt tālāk, arī tas ir iespējams atvest atpakaļ, lai teiksim, izveidotos tāda stabila plūsma Zasas virzienā, kur jau no pusotra gada, 2 gadiem bērni varētu domāt, ka viņi ir pa dienu pieskatīti un arī tālāk palikt skolā, ja viņiem tur patīk un tādā veidā. Tādēļ par to autobusu. Jā, protams, tā ir nauda un atrašana un piemērotība autobusa, bet tas varētu būt atrisināts un vairāk tā kā sverās uz to, ka tas varētu būt 19 vietīgais autobus, kur kādreiz arī, ja, teiksim, salūkt autobus, un ir arī tādi braucieni, kad tā liela autobusa ir jābrauc nelielākam skolēnu skaitam, nevajag uz kaut kādām sacensībām vai kaut kur, jo šie 2 autobusi Zasai tā kā būtu vajadzīgi, jo patreiz esošais 8-vietīgais, viņš nevar izpalīdzēt bērnu vadāšanai, jo esošais Leimaņa autobus, tā problēma, ka ziemā viņam apkures sistēma ir tāda, ka ziemā tur jāsalt, bet,
Varbūt, ka viņš vēl arī kādu laiku var tikt izmantots, jo grūti pateikt, vai ir jēga viņu pārdot uzreizes vai mainīt, tas viss vēl ir jāpēta. Tā kā par autobusu ir tādas domas, un ko te vēl nepateica, jā, par māju. Nu, skaidrs, ja tiek pieņemts lēmums, visdrīzāk, ja tas lēmums tiek pieņems, tad tāda pilnīga skolas slēgšana varētu būt uz 1. septembri, jo mēra dotācija ir iedalīta un viņa tā kā būtu izmainām, bet, protams, šis process, to darbinieku, kur atbrīvošana, viņš varētu pēc izlaiduma sākties un pamazām. Par tehniskajiem darbiniekiem, protams, uz sitiena pilnīgi bez neviena darbinieka, grūti pateikt, kuram no tehniskajiem darbiniekiem, bet vienam darbiniekam noteikti šeit jāpaliek, kas kopi apkārtni un tura atklēgas līdz brīdim, kamēr šeit var atrast kaut kādu pielietojumu šajā ēkā. Protams, par ēkas pielietojumu tās prognozes ir diezgan pesimistiskas. Visā valstī šādu skolu tukšu neviena es pieļauju, ka pat savas 10 ir un vairāk. Mums tepat kaimiņos ir tukšas ēkas. Visideālākais variants, neraugoties uz to, ka kredīts ir, tomēr būtu, ka ēkai uzrastos interesanti kaut ne pilnā mērā, bet kaut kā viņi izmantot. Arī šīs prognozes ir, diemžēl, diezgan pesimistiskas, bet nekad nevajag zaudēt pilnībā cerību, jo tādi varianti ir un kaut kādas pašvaldības, ne jau kā pilnīgi uzturēt, kaut kādas pašvaldības atbalsts ir. Protams, pašvaldībai liels sloks ir, te nenosauc to summu, nav noslēpums, kredīta summa ir 106 000 eiro uz šo brīdi, kas ir jāatmaksā. Ir vēl viens variants, ka teiksim, piedāvā ēku pārdot, un viņš arī nav izslēdzams nekādā ziņā, bet jāatkārto vēl tas pats, ka visas tās pašvaldības, kā stāv tukšas šīs ēkas, visas piedāvā, un visā valstī ar retiem gadījumiem tomēr arī tā tukšas stāv. Te apkārtnē ir jau uz 2 roku pirkstiem skaitāmas ēkas, kas stāv tukšas un neviens viņas neņem. Tā kā vairāk tā kā vēl uz variantu, ka varētu kaut ko iesaistīt, lai ēka pilnībā neietu bojā. Tādi piemēri ir, Ievas ēta un arī Slates variants. Jā, šeit nav skolu, bet ēkas bojā neiet. Un ja arī te Mežgales vai Leimeņa cilvēkiem kaut kas varētu šajā jomā interesēt, tad teikt, ka pilnīgi nekāda atbalsta varētu nebūt. Ir tie varianti, ka var arī atbalstīt un ēkai tomēr kaut kādu pielietojumu, kaut nelielu varētu meklēt. Jā, drīkst es paturpināt par šo tēmu. Jā, es domāju, ka, diemžēl, tas lēmums būs jāpieņem, ja ar 10 skolēniem skolu nepastāvēs. Un ļoti silti gribētu ieteikt visiem to apzināties, gan pedagogu, gan vecāku, gan tehnisko darbinieku kolektīvu. Un šo periodu, kas ir atlicis, ārkārtīgi intensīvi izmantot tam, lai domātu, ko mēs šeit varam iesākt. To variantu pa Latviju ir diezgan. Neteiksim, ka viņi ir viegli paceļami, ja, kā apsaimniekot šīs ēkas, ko tu darīt. Ja. Tas var būt gan nomas variants, gan, teiksim, pašvaldības funkciju deleģējuma variants, ja, kas ir izdevīgāks pašvaldībai, teiksim, nekā pilna apsaimniekošana. Ja. Pētēt šos variantus, ja, ir, teiksim, Latgales pusē ļoti labi piemēri, ja, kur, skolā darbojas bijušo skolotāju kolektīvus, ja, un nodrošina kādus pakalpojumus. Ja. To pašu ieteiktu arī vecākiem, jūs šeit pat dzīvojat.
ja, netālu vai tehniskajiem darbiniekiem. Nu, domājiet, kāda būtu šīs ēkas perspektīva un teritorijas. Gan ēka ir brīnišķīgi skaista, gan ļoti laba teritorija. Tieši uz šo brīdi, kamēr viņai svaiga, viņai uzturēta, viņai sakopta, viņai ir ļoti liels potenciāls. Tikko viņa pastāvēs, teiksim, gadus 3, tas ies uz leju ar katru gadu. Jūsu rīcībā ir pietiekami daudz laika, lai izdomātu, kas būtu tas, kas šeit ir nepieciešams, kas varbūt ir nepieciešams pašvaldībai kopumā, ko gribētos jums, ko apkārtnes iedzīvotāji. Varbūt tas ir kaut kas tāds, nu, kas var piesaistīt šeit cilvēkus no ārpuses. Tā skaitā no pilsētām, ne tikai no Jēkabpils. Nu, šādas tādas ieceres mums ir arī apspriestas, jā, gan Subutiņa kungu esam runājuši par šo, jums liekas smieklīgi, vai ne? Daudzas lietas liekas smieklīgi. Fantazējam, bet neko to nevar teikt. Nē, ar Aivaru mēs runājām, nu, varbūt jau nonācām mazliet tuvāk kaut kādai funkcijai, bet arī tas ir, teiksim, nu, tādas ieceres līmenī. Tai pašā laikā šīm te iecerēm un fantāzijām viņām visām ir gan juridiskais pamatojums pietiekami labs, gan arī precedenti, kur šādas te fantāzijas un ieceres ir īstenojušās. Protams, pats galvenais ir, lai būtu daroši cilvēki, kas to dara. Teiksim, konsultatīvā palīdzība, padomi un viss tāds, jā, nu, to mēs gan varētu apsolīt no savas puses. Tā kā, nu, visstīgrākais ieteikums, jā, domājiet. Tas nav tā, ka tas ir bezcerīgi. Kur teica Antons, kad attīstība notiek pa spirāli, nu, mums jāpieņem tas, ka bērnu skaita ziņā mēs esam tās spirāles zemākajā posmā. Nu, tas ir jāpieņem, to mēs neko nevaram darīt. Bet te pašā laikā nu spirāli ir tendence iet uz augšu, jā. Un, ja mēs saglabāsim šo te dzirkstelīti, kas ir, jā, nu, citā veidā, bet ir iespēja iet uz augšu. Ja, skatoties atpakaļ, 106 000 ēku droši vien reiz nopirks. Ja, tas ir par tādu summu mēs šeit, nu, tad tur jānotiek ļoti lielam brīdam, lai viņu nopirktu kāds. Par tiem 106 000. Tas viens, un vecākiem, kad minēja par to autobusu, tad droši vien tas autobusu maršruts būs līdz beidzamajam bērnam, vai tās būs lejas tur, vai tur kāds bērns ir, jā? Ir, jā. Tātad tas būs līdz beidzamajam. Nu, ja ies uz vidusskolu lūdzu, būs arī līdz lejām. Ja nāks uz Zasas vidusskolu, noteikti mēs kā pašvaldība mēģināsim arī, nemēģināt, bet jānodrošina, būs transports līdz arī lejām, lai viņš bērns varētu doties arī uz Zasas vidusskolu. Jo uz citām skolām mēs tiešām neaizvedīsim, jā, bet uz Zasas vidusskolu tas notiksies. Un arī par vakarā nebūs tā, ka tur līdz Veimeņam aizdīs un tālāk tiek iet, bet arī aizvedīt droši vien līdz pašai mājai. Nu, ne līdz mājā, bet līdz ceļgalam, nu, saprotamā. Ja tur, kur griežas satiksmes autobus, tur lejās, vai varētu griezties mūsu skolas autobus. Tā kā aicinām vecākus vēlreiz pārdomāt, droši vien, kad Zasas vidusskolas droši vien paaicinās pie viņas un droši vien atradīs laiku apmeklēt vecākus. 10 vecāki nav daudz. Un tā kā pārdomājiet, sazinieties ar Olitu, izrunājieties, nekas savādāks arī nebūs Aknīs vidusskolā, tādā pašā. Mums ir, kas ir? Visur ir jāmācās, un visur ir problēmas. Mēs vēl tomēr esam lauku vidusskolā, un Aknīstē tomēr ir arī šīs te pilsētas iezīmes, jo ir arī citādākas problēmas. Un skolotāju sastāvs arī sāk mainīties, nāk jaunas skolotājas perspektīvas. Ar skolotājiem mēs esam nodrošināti, visi priekšmeti mums tiek mācīti un
rezultāti mums arī. Varētu būt, ka kāda pārējais arī Zasvidas skolu. Jā. Nav domas vietas Zasvidas skolu. Par skolotāju? Jā. Un šobrīd mums kolektīvā viss ir nodrošināts. Bet, ja mainīsies... Varbūt mainīsies, būtu gatavi, ja būs, piemēram, vietas. Es jau kādreiz uzrunājis dažas cilvēks. Mēs varbūt jaunajā gadā varam vienoties, ka tie skolēni un vecāki kaut kuru vienu dienu atbrauc pie mums uz skolu, iziet skolu, tie, kas ar skolotājiem iepazīstās ar telpām, iepazīstās ar visu. Tas varētu būt pēc 3, pēc stundām, kad ir mācības stundas beigušās. Tātad visi kopā var vienu tādu braucienu noorganizēt. Droši vien pēc kāda februāra mums vēl pašvaldība būs apmēram, kas precīzāk mēs varētu... Februāra mēnesī jāizskata šis te jautājums un jāpieņem. Es domāju, ka Leimaņiem tā autobusa ir, vajadzība ir. Un viņu, man liekas, pirksim mēs, vai tur būs šie te 5 bērni, kas ir patreiz uzrakstījuši kaut kur citur mācīties, ja? Vai viņi būs uz Zasu. Tas autobus ir vajadzīgs, jo to mēs katrs jau zinām, cik viņš ir sasāpējis tas jautājums. Tā kā lūgums izteikties vecākiem un pedagogiem vēl arī, kas nav runājuši šodien, jo tā īstenība diezgan skarba ir tagad. Ja manam bērnam, piemēram, 7 gadi, es nevaru līdz vakaru, viņš man ar tumsu mājas brauc, man kā pišķitis arī varbūt, ka vakarā cik dikti vēr, tas autobus tur nāk. Mums ir pēc stundām visas nodarbības, pagarinātā grupa, pulciņi, viņi dejo, viņi dzied, viņi sporto un atgriežas mājās, launaks arī ir, viņi ir pēduši, atbrauc mājās un dodas skolē. Jā, viņš dzīvo skolā, viņš dzīvo skolā. Skolotājs skolotājs mākas. Jā, skolotāji ieskata. Beidzas stundas un notiek otrā daļa, sākas interešu izglītība. Droši vien to maršrutu arī varētu pakāpt. Šobrīd, ja mums ir viens autobus, mums ir šāda te kārtība, no rīta atver, vakarā aizver. Un ja ir kaut kādi lielāki pasākumi, ja kas ir garāki, tad ir pa dienu aizved mazos. Jā, Bērtgalē tagad individuāli var nodarboties ar bērnu, bet ne dejot, ne kāda ansambļa vai kas, pie šī mazā bērnu skaita nesanāk. Zasā šī iespēja ir, un tādēļ varbūt tie bērni arī ilgāk ir skolā. Un sports arī, teiksim, tā bišķīt atšķirība ir no Bērtgala, kas ir patreiz, kādas iespējas ir Nē, es saku... Lai vecāki pasaka, lai mūsu bērni dancot, dzied, visu noziet. Jā, bet... Citās skolā mūsu bērni netiks ne tev dziedāt, ne tev, jo būs izlase. Arī Zasā praktiski visi ir iesaistīt. Ja Zasā dejo visi, mums arī nav izlases, mums arī dejo visi. Un nedejo tas, kurš tiešām negrib dejot un kuru nevar piespiest dejot, bet dejo visi. Un ir gan korīts, gan ansamblītis, gan dzied arī individuāli. Tā ka nevajadzētu tā, ka domāt, ka šeit viņš dziedāja, tad citur viņu neņems un nebūs iespējas. Bet nav tā, kā te māmas saka, ka nebūs iespējas. Nevajag pārliecināt, to jau mēs zinām, ka arī mazajās skolās ir talanti un ir arī labi rezultāti. Bet lielu kolektīvu izveidot mazajā skolā. Paši zināt, ka nav no kā. Gatavojamies braukt uz dziesmu un deju svētkiem, jo jau esam iegādājuši jaunus tautu tērpus un šuju un gatavojās uz skatēm. Ceram tikt. Man ir piemēram no Zasas skolas atbūt tas, ka man kaimiņas meitenes gāja mūzikas skolā Zasas. Tās nav mūzikas skolas.
Jūs kaut ko jaucat? Mākslas skola. Mākslas skola ir Zasastā, nav Zasastā, ir vienkārši Jēkabpils. Bet man Mākslas skolas filiāls. Bet vienalga, kad kā problēma ir izteikties. Un bērni tika apsmieti, Ka mācījās, pret viņiem. jā, Tāpēc, un rūpīgi, ka Zasas bērni rūpīgi izturējās pret bērniem. Tā ir, bet es arī par to priecās. Ļoti rūpīgi. Sliktas atsauksmes ir, jā, pret. Bet jūs jau nezināt, kā būs saknīs, tā ir Tur ir labāk viens atkal atsauksmes. Nē, nu problēmas jau visur, protams. Ja laikas tur visur parasties. Nē, mazas skolas, lielā skolā ir atmosfēras, ir grūti. Bet manam bērnam ir grūti kolektīvā, viņš ir grūti. Jā, tā ir problēma. Tā... Jā, tā ir problēma, bet jūs saprotiet, ka arī aizējot uz pilsētas vēl lielāku skolu, tur būtu vēl lielākas problēmas. Nu, ir tās problēmas. Es arī pagājuši, kad teicām, ja viens gads palika, jā, šeit pabeidza daži skolēni, kuriem arī būtu bijušas problēmas, jā, ja viņi būtu iegājuši kaut kur lielākā skolā. Tas ir apsveicami divi. Nu, pabeidza, tas ir ļoti labi. Un tas ir mazajām skolām ir, ka, nu, ir mums arī bērni, kuriem, nu, viņiem ir grūtāk to visu, nu. Bet, nu, tā ir pašlaik tā ir dzīve, tur neko neizdarīsim. Nu. Varbūt nevajag no kāda negatīva tāda piemēra uzreiz es ņemtu to, nu, teiksim, par tādu situāciju, jā, ka būs arī ar visiem tā. Nu, tā ir negatīva piemēra, skaidrs, ka bet vai jādomā visu laiku tas jaunākais? Par to ir jārunā, ja kaut kas, piemēram... Cik jums, piemēram, liels bērniņš ir, ka viņš būtu tā 7, jā. Pirmā klasa. Šogad viņš ļoti skaisti, šo pirmo gadu viņš uzstājās un dziedāja, viņš ļoti skaisti. Cienījamie vecāki, es jums gribu tikai teikt to, ka uz to jums ir jāgatavojas. Uz jebkuru skolu, aizejot uz bērniem, būs noteikti klasē, jau pirmkārt klasē būs kolektīvs lielāks nekā šī Bērzgales skolā. Iespējams arī audzinātājiem vai priekšmeta pasniedzējiem būs mazāk laiks, ko viņš veltīs jūsu bērnam, jo tik daudz laika, cik ir veltīts un ir spējuši veltīt un velti šī skolā, jūs saprotiet, ja klasē ir 2 vai 3 audzēkņi, jūs iedomājaties, viņi tiek apčubināti no visām pusēm. Katra viņa, nu jāsaka, mirkļa garastāvoklis tiek fiksēts un meklēt problēmu. Ja kurā skolā citā aizjūt, jums ar to būs jāsastopās un jūs varat sūtīt šī gadījumā, es teikšu, ka nu, vienalga būs gan Zasā būs, gan Aknīstē būs, gan Biržos būs tā problēma. Uz to ir jums jāsagatavojas un arī, jo tas ir tas sāpīgākais jautājums. Bet, nu, šī gadījumā izsveriet nopietni to, nu, kā lai saka, tās, žargonā sakot, luksus lietas, ko jums piedāvā patreiz, teiksim, Jēkabpils novads, jā. Strikti izsveriet ar to, ko jūs piedāvās spējas tās skolas, kuriem jūs domājat savus bērnus sūtīt. Jo iespējams pat arī būs tā, kad jūs izšķirsieties, teiksim, vai par Aknīsti vai par Biržiem, un bērns pamācīsies, un jums nāksies uzklausīt to, ka viņš vairs negrib uz to skolu iet, viņš būs ierāvies kaktiņā istabā, mājās pievis, un viņš negribēs, un jums būs atkal jāizšķirās par citu skolu. Jo, nu, es jums silti ieteiktu, tā kā, teiksim, Zasas direktore piedāvā vienu dienu, iespējams arī nāksmes pretī nodrošināt transportu, lai jūsu bērni un jūs aizbrautu, nu tā sīkāk iepazītos. Protams, kad nu, viss tiks rādīts no sākuma līdz beigām, tas viss process, kas un kā vai ne. Nu, aizbrauciet, apskatāties, kamēr jums ir laiks to visu, jo, nu, nedod Dievs piedzīvot tos sāpīgos mirkļus, jo viņi jau tāpat būtu ļoti sāpīgi. Jo, nu, vienalga uz citu vidi viņi nāksies virzīt tos bērnus tā vai tā. Un es saku, tik labi viņiem, protams, no psiholoģiskā viedokļa nebūs nekur, kā viņiem līdz šim bija šeit. Uz to jābūt gataviem.
Ja runājam par mākslas skolu, tad uz mākslas skolu pie mums uz Asas vidusskolas atbrauc gan no Rubeņiem, gan mūsu pašu bērni un arī no Bērskalas un skolotāji strādā vieni. Un ja ir šīs te problēmas, kādas radušās, tad es neesmu saņēmis no Bērskalas nevienu tādu mutisku ziņojumu, ka kāds bērns ir atslaidots vai kaut kāds konflikts bijis. Bet no Rubeņiem bija informācija, un tur tika risināts un bija paaicināts arī no pilsētas, tieši, kas strādā ar pusauģiem, un tika runāts, tur bija meitenes savā, nebija sadalījuši savu draugus. Un tā kā jebkurā gadījumā, tur, kur sanāk daudz bērnu no dažādām vietām, ir šī te konflikti, ir viņus jāprot atrisināt. Un, ja tur ir skolotājs viens, tad viņš varbūt nevar visam paspēt un izsekot. Jo galvenais jau ir šis te mācību darbs, ko viņi dara zīmē un veido. Un kas notiek varbūt pieturā vai līdz tam, nevienmēr var izsekot. Nu, kā arī teica Trofiko kungs, jebkurā vietā nav siltumnīca. Aizies un būs jāiemācās, būs jāiejūtas, būs jāmāk pastāvēt par sevi. Jo tas ir jebkurā vidē, ir vecāki, kuri ir skaļi pastāv par savu bērnu nākotni un labklājību, un ir vecāki, kas ar saviem bērniem reizē mājās noraut, pārdzīvo ģimenē to radīto konfliktu, kas ir vai nav noklusām, neies sūdzēties. Varbūt arī tāpēc, skolas vadībā liekas dažu reizi, ka to konfliktu ir mazāk, vai ne? Jo ir vecāki, kas ir par katru mazāko sīkumu tūlīt meklē telefonu un zvana, vai ne? Bet es aicinātu tā, ka nevajag kautrēties, vajag izdomāt un nevajag momentā, teiksim, ieiet ar ambīcijās, vajag iet un runāt gan ar audzinātājiem, gan ar priekšmetu pasniedzējiem, ja ir problēmas ar to. Jo nevajag klusībā pie sevis to cietīsiet gan jūsu bērns, un tas nav labākais variants. Vajag vispirms iet un izrunāties. Pat vismazāko sīkumu, jums liekas, ka viņš tiek apcelēts no tā, ka viņš ir atnācis no mazākas skolas, vai arī tas, ka jūsu naudas maciņš nav spējis viņu apģērbt tādā līmenī, jo ir tik tiešām tā problēma pastāv, ir cits laikmets, ir cita sabiedrība, kā saka, citi likumi, citi tikumi, vai ne? Jo tajos gados, kad es mācījos, audzēknēm, ja parādījās kādas strogas skolotājs, rāva momentā uz koplietošanas telpām un galvas liko zem ūdenskrāniem, un mātiem nāca atpakaļ taisniem un nerunāsim nemaz par manikīriem un bižutēriju, vispār galīgi, vai ne? Bet tagad jau tas notiekās, kad bērni savā starpā viens otru ignorēdami un gribēdami parādīt savu, kā saka, prioritāti un autoritāti kolektīvā vadošo, lielās ar saviem viettāluņiem un nedod Dievs, ir bērni, kuri to ļoti smagi pārdzīvo, gan arī to, ka drēbes viņam ir vienkāršākas un citam ir pēc beidzamajiem zīmoliem firmas, vai ne? Bet tas ir jāiet un jārunā vispār vēl pie skolotājiem, jo šī gadījumā tas ir mans uzskats, ka tomēr klases audzinātājs un arī skolas vadība ir par to, zināmā mērā tomēr atbildīga. Lai tas tiktu pēc iespējas, kā saka, mazināts un nīdās laukā tas variants. Ir arī no vietējiem, kurus, piemēram, mēs tagad zinām paši mācījāmies, ir uz kur vairāk nīcina, kurus vairs neiet. Tās problēmas ir visādas ir arī no vietējiem. Ja. Sākums ir, kad tu aizēji, ja tu viss ir tikai svešs, ja, bet tā kā no Bērskalas ir aizgājuši, es kā sākumā teicu, ir uz 1. vidusskolu 3. un ir ielauzušās. Un labi ielauzušās ir, kuras ir pēc tam jau ir skolas padomēs un kur viņas tik nav startējušas. Un ir, kur varbūt pat vietējos sāk vairāk viens otru sevi neieredz, nevis tos, kas ir iegājuši. Tā kā par to nav jābaidās un, ja ir problēmas, tās ir jārisina. Es domāju, ka prātīgais būtu, teiksim tā, nevilkt laiku garumā, sanākuši mēs esam ar skaidru domu, kad skola pastāvēt kā tāda nespēs, netērēsim ne vecāku, ne visu pārējo laiku, tā doma paliek,
un pie lēmumu šoreiz tā ir jāpaliek. Otrs variants, es iesaku skolas direktorijai, kas arī ir interesēta, lai skolā būtu audzēkņi, tomēr pārnāktu uz viņu skolu, atrast kontaktu ar vecākiem, nolināt datumu, tik tiešām tā laba ideja, lai aizbrauc un apskatās visu, gan ēdināšanu, gan pēc stundu interešu, visas iespējas, kas ir, nu, pedagogi ir pieauguši cilvēki tomēr, vai ne, un es domāju, ka, dzīve ir dzīve, vai ne, un situācija, kā kurā viņa ir, tāda viņa ir, bet atradīs to iespēju, vai ne, un atradīs darba vietas un būs jāmeklē, ne pirmā, ne beidzamā skolā, acīm redzot, tas ir tā situācija. Un domāju, ka vienkārši nav ko laika vēl garumā un gaidīt vēl kaut kādus izteikšanos vai kaut ko, bet, ar vecākiem es stipri, jāsaka, skolas direktori ļoti iesaku, tomēr atrast uz kontaktu un izrunāties, vai ne, tas ir mans viedoklis tā. Jā, un tad, kad mēs deputāti pieņem šo lēmumu un nobalsos, es ceru, ka vismaz, ka jūs ar sapratni izturēsieties pret negatīvu lēmumu, ja, ka Bērzgalas skolai, uz šodien un tuvākajos gados ir grūta pastāvēšana, un tāpēc viņas tā darbība jāpārtrauc. Es vismaz ceru, ka tiešām tā būs. Ka nevainosiet mūs, jā, ko tie tur bija tie, kas tur pieņēma lēmumu, un tie tur sliktie. Mēs varbūt kaut kā spīrājušies un dzīvību vilkuši, jā, bet kāda tā dzīvības vilkšana ir, tas pierādīja faktiski šis te mācību gads, kad viņa, ka perspektīvas nav un ka ir ļoti smagi visiem smagi. Lai vismaz ir spēks, veselība, visam iet cauri un ar mūsu prātu jāmīt. Varbūt te atradīsies kāds uzņēmējs, kas te veicinās kādu uzņēmēju darbību un radīsies cilvēkiem darbs un darba vietas un nāks atkal bērni. Tad jādomā tikai uz labo un uz pozitīvu. Jo vieta šeit ir jauka un iespējas ir. Ir sāktas domas, jo ar Ieva jau ir ļoti gaiša galva domas un varētu būt. Varbūt priecāsties, ka braucot mājās jūsu bērni šeit arī varēs ieskriet vēl kādu stundu. Ar optimistisku domu nākošajam gadam.